Pavisam drīz būs māmiņa diena. Pareizi, māmiņa diena. Tu biji jau aizmirsis gandrīz, vai ne? Nu, kas māmiņa dienā ir jādara? Māmiņa dienā vajag apsveikt savas māmiņas un Tieši varbūt tā. vajag māmiņām uztaisīt kaut ko foršu un stilīgu. Bet tā kā es neko nevaru izdomāt, varbūt tu man vari kaut ko parādīt? Zini, jā, man ir padomā viens superīgs eksperiments, kas pēc tam māmiņai var noderēt arī kā dāvana. Bērni, gribam māmiņai dāvanu uztaisīt? Skatieties, kā būtu, ja mēs mammai no vecām pudelēm uztaisītu šitādas smukas glāzītes. Skatieties, gribat iemācīties? Jā, gribat apsēst, te var uztaisīt šitādas tādas no visādas pudeles, no kurām pēc tam arī var dzert, redzi? Un tagad, kas mums būs vajadzīgs? Kas mums būs vajadzīgs? Mums būs vajadzīga pudele, Oho. mums būs vajadzīgs ļoti parasts striķītis, Labi. mums būs vajadzīgas šķēres, Jā. šķiltavas, pareizi. Kā arī? Un vēl mums būs vajadzīgs acetons. Ojojoj. Un vēl mums būs vajadzīgs ūdens. Un ūdens vislabāk ir ļoti augsts. Reku, es jau te ieliku iekšā bišķiņu ledus gabaliņus. Jā, tiešām. Redzi, lai viņš būtu Jā. riktīgi Ļoti augsts. augsts. Nu ko, ķeramies klāt eksperimentam? Labais. Tātad, ko mums vajadzēs? Mums vajadzēs pudeli, turim. Un mums pudelē apkārt vajag aptīt, kādas 3-4 reizes diegu. 1, Striķīti labāk būtu, vai ne? Lai viņš tāds biezāks. 3, 4. Četri, Jā. ir Un tad, kad četri. mums ir gana, tad mēs pārējo nogriežam un sasienam. Jā? Lai sanāk dubultais mēslis, jā? Tā, nu redz, tas, kas ir svarīgi, ka mēs taisam šo eksperimentu, kad lai tās šņūras augstums būtu zem tā ūdens līmeņa, kurā mēs liksim viņu iekšā. Jā? Lai ūdens ir augstāks par šņori, Labi, jā? tāpēc es palīšu mazliet viņu vēl zemāk. Labi? Jā. Un tagad sākās pats svarīgākais. Mums vajag šo šņorīti saslapināt acetonā, bet par cik tas ir jādara uzmanīgi, labi, izdarīsim ko? Drošība? Drošība pirmā vietā. Jā? Brilles. Kur manas Uzliekam brilles, mājās ar saules brilles uzlikt. Svarīgi šo šņorīti samitrināt acetonā. Ja? Bet tas ir jādara kopā ar vecākiem vai ar pieaugušiem, Vai jā? omītēm, vai opīšiem, vai Jā. skolotājiem. Un, lai būtu pavisam labi, nogriezīsim arī šitos te mazos galiņus nost, Labi. lai viņi mums netraucē. Tā, nu redz, tad tagad tu turi pudeli, Es turu pudeli un pilinam virsū un acetonu, jā? pilinam virsū acetonu. Jā, lēnām, uzmanīgi pilinam virsū acetonu. Pilinam. Šeit tā šņurītei sasūtās iekšā. Jā, viss ir Tagad kārtībā. dedzinām! Jā, redzi, cik smuki. Un tagad, kad viņš ir aizdedzies, tagad to pudeli vajag uzmanīgi grozīt, lai viņa kārtīgi sasilst ap to Visu laiku šņurīti. jāgroza ir Jā. uz vienu pusi, jā? Jā, redzi, cik smuki deg. Jā, un vienā brīdī tas viss acetons būs izdedzis, un tad, kad jau viņš paliek mazāks, tad viņš mums būs ātri jāliek iekšā tajā ūdens traukā. Tā, Nu, gatavi? un liekam. Jā! Dzirdējāt? Krakšā? Krakšs. Jā, skatāmies. O, Super! cik smuki apsies, cik smuki. Labais, cik smuki krūzīte sanāca. Nu, superīgi. Jā, bet tagad ir vēl viena svarīga lieta. Viņš tagad ir, redzi, tāds bišķiņ ass, un ziniet, kā mēs viņu varam padarīt šitik te gludu? Mēs varam paņemt parastu smilšpīru un viņu tā kārtīgi un lēnām smuki aprīvēt visas tās maliņas. Ja mēs gribam pavisam smuki, mēs varam paņemt arī šādu te plakano un tad uz viņa šitā te Nu, tas lēnām. pieaugušiem jāprasa darbnīcā sirdiņā jau, vai ne? Un šeit gan ir vajadzīga kas? Pacietība, vai ne? Nu, redz, un šitais ir jāslīpē tik ilgi, kamēr mēs redzam, ka visas tās maliņas ir smuki. Nu, cik ilgi tu šo slīpē? Nu, šito es kādu pusstundu slīpēju. Normāli, pusstundu var paciesties. Uztaisīsiet mammai tādas glāzītes. Jā, un Superīgi, bet, Paul, ja man gribās kaut kādus zīmējumus vai kaut kādus rakstiņus, es nevaru kolosāla uzzīmēt. doma, Anta. Zini kā, ir iespēja šitās glāzītes arī uztaisīt visādus zīmējumus virsū. Tas būtu forši, vai ne? Tas būtu ļoti Un, lai forši. to mēs izdarītu, mēs varam ņemt talkā pavisam vienkāršās nagu lakas, ko izmanto Superīgi. meitenes un mammas. Varbūt mammai var noķiept kādu, ja? Un skaties, tur ir glāzīte. Jā. Tur ir glāzīte, mēs paņemsim, kāds mammai patīk krāsa, rozā droši vien, vai ne? Smuki skaties, tad paņemsim un noslaukt, kā svarīgi, lai viņi ir sausa. Jā. Un tik. Es jau zinu, kas tur Un būs. Jā, mammītei, vai redziet, ne? cik smuki. Cik Un tad viņš jauki. nokalst, Nu, vai papaus, tur un tad viņš paliek. Nu, vai nav forša dāvana mammām? Jā, labais. Ņemat un mēģināt arī jūs mājās.